Sveicu jūs jau kārtējā raidierakstu Piķis un ģēveles sērijā. Mēs tuvojamies 80. epizodei, un skat, cik daudz mēs jau esam sadarījuši. Un nedaudz īsāka nedēļa, lieldienu nedēļa, bet tāpat gana daudz notikumu, par ko mums visiem parunāt, kurus man mēģināt sarindot nedēļas uzvarētājos, nedēļas zaudētājos, un apspriest to un vēl visu, ko ar kādu viesi. Šodien ciemos pie mums Santa Purgaila, Latvijas bankas viceprezidents. Sveiki! Sveiki! Bet nu labi. Ķeramies pie tās aizdītās nedēļas un vēlos sākt ar nedēļas uzvarētājiem un ārvalstu kompāniju Nestlé, jeb viņiem sanāca interesants negadījums ar KitKat kravu. Proti, 12 tonu KitKat tāfelīšu šokolādes produkciju pa ceļam no Itālijas uz Poliju nolaupīja. Tas bija tās diezgan interesants pavērsiens, kaut kādi šokolādes šakāļi, kaut kādi batoniņu bandīti, tāfelīšu teroristi. Bet, protams, uzņēmums to diezgan veiksmīgi un ātri pārvērsa par diezgan iespaidīgu PR akciju un iesaistījās citas kompānijas vispārējais, un internetam bija burvīgi joki vispār, jo es starp citu joprojām neesmu līdz galam pārliecināts, vai tas nav kaut kāda, jau ļoti, ļoti sena, bet Tele2 meteorīta līmeņa kampaņa, kas mums bija savulaik arī Latvijā. Pagaidām izskatās, ka varbūt arī ne, bet katrā ziņā pamatīgs mārketings iznācis no šādas samērā niecīgas situācijas. Starp nedēļas uzvarētājiem gribu pieminēt arī Lietuvu, kur, manuprāt, ir izdarījis foršu lietu. Mums valdības vadītāja ministra prezidenta bija izteikusies, ka šajos trakajos energocenu viļņos un svārstībās varētu biežāk braukt ar sabiedrisko transportu. Labi, bet Lietuva izdomāja variantu, ka viņas 2 mēnešiem samazinājuši uz pusi vilcienu biļešu cenas iekšzemē. Tā ir forša lieta īsumā, lai pavirzītu tiešām tos iedzīvotājus uz sabiedrisko transportu. Un starp nedēļas uzvarētājiem vēl arī Finanšu ministrija ir nolēmusi atsaukt ilgi diskutēto un apspriesto ideju par to, ka vajadzētu deklarēt izņemšanu naudas no bankomāta 750 eiro apmērā un iemaksu un 1500 eiro apmērā izņemšanu. Pirms gada tur bija sapulces esplanādē pie Sociķeraņa pieminekļa un vēl neskās ārprāts kāda noņemšanās. Un bija absolūti skaidrs, pašai Saeimā tā ideja atbalsta nav un nebūs šajā sasaukumā. Tad vismaz, ja nav govī piena, tad nav un nav ko liekt racināt tautu un acīm redzot izņēma ārā to no darba kārtības un dienas kārtības kopumā. Tiekam līdz nedēļas zaudētājiem. Pie nedēļas zaudētājiem es gribu pieminēt degvielas tirgotājus. Man šķiet, ka viņiem kaut kā ir jāprot izspēlēties līdz tam, kad jūs gribat sodīt ar visiem iespējamiem rīkiem un risinājumiem. Kas notika? Tātad no aprīļa mums tehniski, no trešdienas, vakardienas, no aprīļa mums ir samazināta akcijas likme. Degvielas tirgotāji visā savā amizantajā apdomībā bija izdomājuši dienu iepriekš, otrdienu uztaisīt tā kā akciju dienu, un proti cenas palaist uz leju. Ar domu, ka jau pēc tam tā akcijas kaut kādu lēnāku dienu, vairāku dienu laikā varētu arī atspogļoties cenās. Bet ko tas faktiski nozīmē? Tas nozīmē, ka otrdien ir cenas zemākas, un tad trešdien, kad viņi it kā samazina, kad valsts samazina akcijas likmi, cenas daudz kur pieaug. Es nevaru saprast, kam tas bija vajadzīgs, kāpēc tas bija vajadzīgs, bet es aizvien vairāk saprotu, kāpēc uz priekšu tiek virzītas samērā muļķīgas idejas, manuprāt, par sava veida cenu griestiem, kas par tas virspeļņas regulējums, ko ir izdomājis ekonomikas ministrija, un ZZS, kurā acīm redzot LSD spēja iegūst arvien spēcīgāku lomu, bet man sāk šķist, un arvien vairāk atgādināt šī situācija degvielas tirgotājiem to, ko mēs redzējām ar banku nozari pirms dažiem gadiem, ka beigās nav vairs pamats sūdzēties, ja jūs dabūjat visādus amizantus politiskus risinājumus uz sevi, ja citādi nevar. Labi, starp nedēļas zaudētājiem, es gribu pieminēt, arī mums bija ļoti interesanta aizvadītā diena. ASV prezidents Donalds Trumps nāca klajā ar pirmo uzrunu kopš Irānas kara sākuma tautai, un es nezinu, kas tas bija domāts, vai tas bija domāts nomierināt tautu, vai nomierināt satricinātos tirgus, vai kaut ko tam līdzīgu, bet pamatā ar vēstījumu, kurā īsti nekā jauna nebija, izņemot to, ka mēs vēl kādas 2-3 nedēļas turpināsim bombardēt tuvos austrumus, un tās 2-3 nedēļas ir praktiski no pirmās dienas visu laiku. Un tirgi norēģēja, nepārsteidzoši, naftu uzlēc par kaut kādiem 7-8%, kaut kas līdzīgs notika Eiropā ar dabasgāzes cenām, un akciju tirgi pašās Savienotajās valstīs uzņēma otrādi dinamiku. Es nezinu, kas tur bija domāts ar to uzrunu, bet katrā ziņā nesanāca. Un starp nedēļas zaudētāji mums ir, droši vien jāpiemina tas, ko mēs tagad redzam no visu to tuvo austrumu, no visu tās tuvo austrumu hohu mēs redzam Eiropā. Mēs saņēmām diezgan interesants jaunus inflācijas rādītājus. Tas, ko mēs redzam, ka gada inflācija Eirozonā sasniegusi augstāko punktu 14 mēnešos, inflācija ir 2,5%, kas varbūt vēl
zīmīgi un interesantāk ir inflācija. Vācijā sasnieguši vairāk nekā 2 gadu augstāko līmeni, 2,7%. Te ir tāda neliela atkāpe. Vācieši ierasti psihot sāk, ja tur ir virs 1% ir inflācija. Tāpēc droši vien varētu būt arī interesanti skatīties, kā tālāk attīstīsies monetārā politika Eirozonā. Un starp nedēļas, kā es zinu, kā tur beigās būs notikumiem, nu, jāpiemina Nacionāla aviokompānija Air Baltica, kura, ir devusies uz valdību pēc ārkārtas palīdzības, ārkārtas aizdevuma formā, aptuveni 30 miljonu eiro apmērā. Iecerēts bija, ka to visu varētu izdzīt cauri triecienu tempā, proti otrdienā valdībā, trešdien jau Saeimas darba galdu, visu papīru parakstīt un var saņemt aizņēmumu, lai palīdzētu pārlaist šos tehniski grūtos laikus ar aviācijas degvielas cenas pieaugumu, kas ir sadārdzinājusies, faktiski 2 reizes. ZZS to nobloķēja. Interesanti, ka nobloķēja, ņemot vairāk, ka tie paši ZZS ministri valdībā bija tie, kas solidāri atbild par konkrēto lēmumu un virzīja to tālāk uz parlamentu. Tā būtu pirmā lieta, bet otrā lieta, viņi atgriezīsies pēc 2 nedēļām, bet īstenībā ir svarīgi pateikt. Mēs atmetam PR un atmetam mārketingu. 3 miljonu eiro mūsu nacionālā aviokompānijā fundamentāli nemainīs neko. Tas ir aptuveni, lai mēnesi vēl ielietu degvielu lidmašīnās, palidinātos, un mēs visi varbūt savus vasaras atvaļinājumus neatceltu un aizstātos kreditori dālu mūsu Latvijas līdzsabiedrībai. Tā problēma pati joprojām tur paliek. Visticamāk, 150 miljonu eiro apmērā būs tas, ka kaut kādā veidā, kaut kur būs jāpiesaista konkrētā nauda Air Balticam. Kā? Kas zina, kā tas beigsies. Pēc 2 nedēļām viņi atgriežas Saeimā ar šo pašu jautājumu, vai sniegt ārkārtas palīdzību Air Balticam. Šā vēlreiz, kaut kā tā man salikās kopā tā nedēļa, un es droši vien nevaru īsti nesākt ar to pašu Latvijas līdzsabiedrību. Ņemot vērā, ka Latvijas bankai ir dažādas tās funkcijas, ar likumā noteikts, un viena no tām ir gan tāda nosīta plaša, tāda, ka, tomēr valdības padomu devēju. Es zinu, ka bija arī kaut kad aicinājums Latvijas bankā sarēķināt un pamēģināt sarēķināt to ietekmi, kas ir no Nacionālas aviokompānijas. Kā Latvijas bankā vispār raugās uz visu šito epopēju, kas mums ir ar Latvijas līdzsabiedrību? Jā, tev taisnība. Latvijas bankas ekonomisti ir rēķinājuši un mēģinājuši aplēst, bet, godīgi sakot, tie vienādojumi un algoritmi, kas tur ir aizmugurē tam aprēķinam, ir tik sarežģīti, jo viss balstās uz kaut kādiem pieņēmumiem, ja, jo ļoti daudz ir nezināmā. Ja. Viens ir skaidrs, ka īstermiņā pazaudēt Air Balticu, tas ir milzīgs uzreiz šoks. Cik ātri un vai atkoptos šis kaut kāda alternatīva, ja, tas ir atkarīgs ļoti no tā, no daudz un dažādiem šiem te blakus efektiem, ja. Vai citām aviokompānijām ļoti ātrā tempā rastos interesi par Rīgu kā galamērķi, no Rīgas sākt veidot kaut kādus maršrutus, kādā veidā, cik daudz iestu Rīgas lidosta, ja, Latvijas gaisa satiksme, tur teiksim, tie saistītie, jau zināmie saistītie ir daudz, nerunājot nemaz par to, kāds ir tas sentiments kopējais, ja, jo arī viena no tādām arī mūsu mārketinga ziņām, visur, kur mēs braucam un stāstam par kāpēc Latvija, kāpēc jāizvēlās Latvija, ir tieši šī te avio satiksme. Ērtā mūsu aviokompānija ar daudz tiešajiem reisiem. Ja? Un, protams, es domāju, ka mums katram, ja tā jāizvēlas, protams, ka gribētos, lai tas Air Baltics paliek, ja? jo tas ir ērti. Tas lielākā gadījumā ir pietiekoši izdevīgi, un mēs esam pie tā pieraduši. Ja? Un šobrīd mēs īstenībā nemaz nespējam tā īsti iedomāties, ja? Kāds būtu tas posms, ja tas arī būtu pārējais posms, kamēr kāds cits atnāk. Ja? Tāpēc tas efekts ir, mēs arī esam savā starpā runājuši, un jāsaka, pat mums iekšēji ekonomisti tā kā mazliet challenge'o viens otru, sakot, labāk varbūt, kā saka, trakas un smagas beigas, nekā tur nebeidzams, teiksim, šausmīgs kaut kāds ilga agonija, bet tā tiešām ir ļoti grūti tā precīzi izrēķināt. Man jau šķiet, ka tas... Labi, jums sanāca kaut kas, ja es pareizi atceros runāt Latvijas bankas speciālistiem, ka kaut kas starp 1% un 1,5% ir tās ietekme. Vidēji procents uz koproduktu, jā. Pati ir tas Boston Consulting Group, tas plaši citādais pētījums par 2% no iekšzemes koprodukta, bet es parasti diži nopietni
neraugos uz pētījumiem, kur aviācijas nozara pati pasūta, lai pateiktu, cik forši ir aviācijas nozara. Bet skaidrs, ka tas efekts tur ir. Un man šķiet, tas, ko mēs īsti līdz galam godīgi nepasakām, mēs nezinām. Un to man šķiet, es pat teiktu, ka nevis ir grūti aprēķināt, bet nevar. Mums ir tas skaistums, ka ekonomika sociāla zinātne, un mēs nevaram atkārtot to eksperimentu. Kas būtu, ja mēs nebūtu iedevuši naudu, nezinu, pandēmijas laikā kaut kā. Un tik, kamēr mēs nevaram atkārtot to eksāmenu, tas vienā brīdī kļūst man šeit par tādu ticības jautājumu. Līdzīgi kā mēs nekad nenosakām, cik ir tie investori un vai viņi ir. Es pieņemu, ka ir, kur ir pateikuši, es izvēlējos Latviju, nevis Lietuvu, tāpēc, ka man nav, nezinu, caur Rīgu jābrauc uz Viļņu. Un tad tā mēs te sēžam ticības jautājumu. Jā, protams, negribētos, lai tikai uz ticību vai kaut kādu, teiksim, tādu ļoti vispārēju sajūtu līmeņa tikt pieņemt lēmumi, bet, diemžēl, tev taisnība, tā ir sociāla zinātne. Klausies, šodien mums pēdējās 2 dienas notiek tā Unblock konference. Es saprotu, šodien arī tu tur biji. Kā tev ar tiem kriptobrāļiem gāja? Kas ir, varbūt, nezinu, kaut kādas tavas atziņas par to, kas notiek tajā nozarē, kas tomēr salāk arī tavā tajā pāraudzības portfelī? Un ko mēs gribam no tās nozares? Viennozīmīgi, man liekas, ko mēs visi kopā gribam, kā Latvija, ka mēs kļūstam redzami un tiešām veidojamies kā tāds hubs, ja, latviski runājot, tieši šai Web3 nozarei, kas tiešām varētu nest arī ļoti grūti aprēķinām pie tā paša, pie sociālās zinātnes, ja to efektu mūsu tautsaimniecībai, bet ticam, ka tur nauda ir, tur ir peļņas, labas peļņas iespējas, un, protams, kompānija šeit strādā ar peļņu, tad Latvijas ekonomika no tā iegūst. No tā iegūstu iespējams arī kopējā visa infrastruktūra, ja, jo kripto joma, kas ir uz blokķēdi balstīta, ja, līdzi sev nestu noteikti arī dažādas infrastruktūras attīstības, kas mums kā sabiedrībai padarītu dzīvi iespējams labāku, ērtāku, efektīvāku. Ja? Un tas mums ir, tas ir mūsu ceļš uz priekšu. Jaunās tehnoloģijas mums ir jāspēj uz tās izmantot un kā saka, izmantot tā, lai gan mēs paši kā individi iegūstam, gan kopumā Latvijas ekonomika iegūst. Un labā lieta īstenībā ir tāda, ka šī nozare tiešām pieaug. Ja, teiksim, tāds briedums ir redzams, ja mēs runājam gadu atpakaļ, tad tas vēl tā kā viss tā būmoja un tur viss tā kā tikai plauka un tādi mazi asni parādījās. Tad mēs jau arī strādājot pirmo gadu tā nopietni, jo ir spēkā tā miks regula, zem kuras mums ir jāizsniedz licences šīm kompānijām, redzam, ka arī pati nozare lēnām ir apjautusi, ko nozīmē strādāt regulētā, licencētā vidē. Ja, ka faktiski tas ir pieaugšanas process, ja, bet kamēr tu kā pieaugošais izbaudi brīvību, ja, bet tas tomēr tev jāapzinās, ka tas līdzi nes arī ļoti lielu atbildību, ja, par saviem lēmumiem, par to ietekmi. Un mums, protams, ir svarīgi, lai tā vide, kas šeit sāk veidoties, un tā vide ir svarīga, tā sākotnējā vide, jo tā kā magnēts vēl klāt arī pārējos, un tad tas sniega bumbas efekts sāk veidoties, ka te tāda komūna veidojas un tiek uzskatīts, piemēram, ka tā konkrētā valsts ir draudzīga konkrētai nozarei. Un, lai mēs pievilktu tā magnēta veidā tos labos, kvalitatīvos, interesantos, mums ir jāizveido arī jau tas sākums tāds, kas ir interesants, ja? Lai tas ir kvalitatīvs, lai tur starp tiem pirmajiem neparādās kaut kādi tādi aizdomīgi tipi, ko, piemēram, kāds lielāks, nopietnāks investors pēc tam teiks, nē, šitajā dārziņā ar šiem kopā negribu. Ja? Tā kā šeit ir tāds ļoti atbildīgs posms, un protams, ka tas sentiments ir dažāds. Ja? Pieminēja diskusijas 2 dienu garumā, arī politiķi par to diskutē, protams, uz priekšvēlēšanu, kā saka, platformas uzkāpjot un mēģinot mazliet, kā saka, savu versiju par tēmu, bet es gribu teikt tā, ka, protams, mēs visi gribam vairāk, plašāk, skaistāk, bet šeit nav runa tikai par daudzumu, ja mēs gribētu varbūt šeit, lai jau būtu 100 licences, bet runa ir par kvalitāti,
kvalitātei ir jābūt pār jebkuru kvantitāti. Un man liekas, ir labs šobrīd tas moments, lai mēs tieši kvalitatīvi darbotos. Mēs redzam, ka mums ir priekšrocības, īpaši tuvie kaimiņi poļi. Šobrīd nav vispār vēl to miksa regulu ieviesuši, kā rezultātā uz Latviju skatās lielas nozīmīgas polijas kompānijas. Man arī bija iespēja ar ļoti daudziem satikties šo 2 dienu laikā un gribētos, lai tas kas saka, uzņem apgriezienu. Un kāda ir tā politiķu versija vai, nezinu, vai šķautnē atbilstoši, kādā viņi to mēģina nodemonstrēt vai ieteikt vispār, jo es atceros, bija gan daudz kritikas Latvijas bankai, ko mēs tik lēni. Ir kā Mika regula jau bija, Mikas regulas nacionālajā tiesība akti jau bija spēkā, bet labu laiku nebija nevienas licences. Tagad bija 2 pasākumus, vai nav vairāk tagad, bet... Šobrīd ir 2 licences, ir mums tiešām konsultācija procesos un pirmslicēšanas stadijā dažādos posmos ir kādi 50 šie te interesanti, dažādas jomas, dažādi biznesa modeļi, bet tas jau Latvijas banka nav tā, kas ieslēdz un izslēdz slēdzi, tas pirmkārt ir komandas darbs. Ja? Un visa pamatā, un kāpēc bija ļoti svarīgi mums valstiski pieņemt fintech stratēģiju, jo zem stratēģijas apakšā bija ļoti skaidrs darba saraksts. Kas ko dara un kas par ko ir atbildīgs. Latvijas banka ir atbildīga par licencēšanas un uzraudzīšanas procesu. Ja? Tad ir institūcijas, kā piemēram LIA, viena no tām, kas ir atbildīga par starptautisku mārketingu, par šo interesantu atvešanu līdz Latvijas bankas durvīm. Ja? Tālāk ir pārējā vide, ja, kur ir arī daudz dažādi mums iesaistītie, tā skaitā dažādas ministrijas, kur ir jāveido infrastruktūra, ir jāveido kopējā priekšstats par biznesa vides pievilcību. Ja? Jo investors skatās Latviju, licenci tas ir viena maza nianse. Ir būtiska, kā tu sadarbojies, protams, ar uzraugu un regulātoru, bet investorus interesē daudz plašāk. Kā es varēšu šeit kopumā izveidot savu biznesu? Cik ērti man tas būs? Kas ir ar nodokļiem? Kas ir ar darbspēka pieejamību? Ja? Kādā veidā, kas ir ar piemēram, tiem pašiem biroju pieejamību? Ja? Mums daudz kas ir, bet daudz kas, protams, arī vēl ir jāpievelk. Bet kopumā es teiktu, ka Latvijai ir labas pozīcijas. Ja? Un mums ir tas, kas saka, sales pitch, ko piedāvāt. Ja? Un es ticu, ka kopā sadarbojoties, nevis vienkārši rādot vienam uz otru ar pirkstiem, ka tu kaut ko dari vai nedari, bet es ticu, ka politiķi mēs varam... tā dara, tavuprāt? Politiķiem vienmēr gribas atrast kādu vienu vainīgu un tad tā kā, izgāst visu to sāpi, bet ir jāmāk sadarboties. Un, man liekas, mums jau vairāk procesi ir parādījuši, ka latviešiem īpaši gribas bišķiņi, kā saka, palīdz zem ādas viens otram, bet mums ir jāmācās runāt, sadarboties kopīgi un uz āru vairāk. Nevar būt publiskā starptautiskā pasākumā, mēs nedrīkstam arī viens otru nomelt. Tā ir platforma, kur vienam otru pacelt. Un man liekas, tā tam būtu jābūt. Bet, labi, pastāsti man, iedzīvotājiem, pilsonim, Latvijas parastiem, kas man no tā, ka mums attīstās šis bizness šeit? Es skatos un es redzu kaut kur, tas ir kaut kādi produkti, ko taisa nozares entuziasti, citiem nozares entuziastiem, lai grozītu viens otru naudu šurpu turpu. Es redzu, ka influenceri izdod kaut kādus scamcoinus, jeb pēc būtības nodarbojas krāpniecību, tad es ik pāris gadiem ziņās starptautiskajās redzu, ka vienā kaut kādam lielajām platformām čali ieliek cietumā, un tad es domāju, atnāks uz Latviju, tik būs. Kāpēc? Kas tur ir labs? Protams, ka kripto joma tā ir viena šobrīd jau nopietna daļa no finanšu tirgus. Ja, tātad veids, kā notiek norēķini, kā notiek aktīvu pāreja no viena uz otru, teiksim, šī te īpašuma tiesība maiņa, cita veida, pilnīgi cits veids. Ja mēs esam pieraduši pie tradicionālās, teiksim, fiat naudas, ko mēs saucam fiat naudu, tā ir normāla eiro nauda. Ja? Un jau, protams, tas kripto hypes ir jau labu laiku, bet to būtisko pagrieziena punktu panāca ASV,
kad ļoti, ļoti uzplauka visi šīs kripto jomas, stablecoini, ja? Tāpēc arī Eiropa un visa pasaule sāka ļoti, ļoti vilkties tam līdzi un principā saprast, ka jā, arī pie mums Latvijā, un ne tikai Latvijā, Eiropā, ir jāveicina regulēta normāla vide, kurā šiem te uzņēmumiem attīsties. Tāpēc arī tapa tā Mikas regula, kas pasaka, šeit ir konkrēts teiksim, rāmis, kurā jūs varat darboties. Ja jūs šo rāmi ievērojat, tad arī pārējiem mums kā pilsoņiem, kā investoriem, kā patērētājiem, tad tās mūsu tiesības ir aizsargātas. Ja mēs neiekritīsim dažādos krāpnieku nagos un tā tālāk, jo viennozīmīgi kripto nozara ir augsta riska nozara. Par to nav nevienam šaubu. Ja? Bet tā ir laba, interesanta, uz tehnoloģijām balstīta alternatīva, kas tālāk jau attīstoties, jo mēs zinām, ka šobrīd arī Eiropas centrālā banka strādā pie savas digitālās digitālās valūtas, kas būs aizstājēji mehānisms, bet, protams, tur arī vēl ir ceļš ejams, bet svarīgi jau ir, lai tas privātais tad ar to publisko sadarbojas, lai izveidojas infrastruktūra, tās sliežu ceļi tiek veidoti, pa kuriem mēs skaidri saprotami un droši varam arī šos te maksājumu rīkus lietot un tiešām paplašināt to savu instrumentāriju, ar kuru mēs operējam. Vai ir vēl vai tu vari atklāt, vai ir vēl procesā kaut kādas licences, ko mēs varbūt drīzumā varam gaidīt šajā jomā, ka vēl kaut kādi spēlētāji parādās pie mums? Jā, es teicu, ka mums ir uz galda dažādās stadijās, bet arī minēju jau, ka liela interese no Polijas uzņēmumiem ir. Bet tur arī jāskata, mēs skatāmies tikai tādu kripto, ja, bet ļoti attīstās arī dažādi maksājumu iestādu, e-naudas iestāžu pakalpojumu, un tie pat vēl ātrāk attīstās nekā kripto. Un es teiktu, ka nevar nošķirt, ka mums tur vajag tikai kripto, mums nevajag kaut ko vienu, jo mums, piemēram, ir 8 jaunas licences vispār pagājušā gadā izsniegtas, un 2 jau ir šogad, man liekas, 2 vai 3. Tā kā tā joma iet uz priekšu un attīstās, un redzam, ka būs. Labi, tu man, protams, nevarēsi atklāt, vai tas, ko pērnajā gadā aktīvi baumoja vienā brīdī, ka mēs varbūt Binance varam pie sevis pārvilināt. Bet vai tā teikt pipelinā, vai izstrādē, apstrādē, vai ir arī kaut kas liels, pajautāšu tā? Ko sauc par lielu? Ja? Liels ko mēs redzam kā tūlītēju vērā ņemamu ekonomisku pienesumu nodokļu ziņā. Tā es nodefinēšu. Es teiktu, ka pāris kompānijas ir salīdzinoši lielas, nozīmīgas, 100 miljonu kompānijas. Bet, protams, ja mēs tā kā gribam pielīdzināties tam nosaukumam, ko tu minēji, es teiktu, nē, tik lielas nav. Bišķiņ pieskaroties tam riska elementam, un mēs aiziesim vēl līdz tam februāra Moneyval atzinumam, kas mums tā klusi izpeldēja cauri ziņām ar... Bet, pieskaroties tam riska elementam, apzinoties, ka kripto pasaule un, piemēram, kaut kādas tās pašas, biržas kripto, pēc būtības ir vieta, kur satiekas tātad tie mežonīgie rietumi, kas ir visa kripto pasaule, un otrā pusē ir tas, ko mēs minējām, fiat nauda, jeb tradicionālā finanšu sistēma. Tur taču ir ļoti liels naudas atmazgāšanas risks, no kura mēs tikko nomazgājāmies tīri, vai ne tā? Jā, protams, es jau teicu, ka tā ir augsta riska nozara, bet tas nenozīmē, ka tie riski nav vadāmi. Un tāpēc arī ir tas regulējums, un tāpēc arī varbūt tas process nav tik ātrs, jo mēs gribam pārliecināties, ka tās iekšējās kontrolas sistēmas, kas atbild par naudas atmazgāšanas procesiem, konkrēti šajā kripto kompānijā, ir atbilstoši tiem standartiem, un viņi spēja pārvaldīt to risku. Un šodienas tehnoloģijas, ja tās pareizi lieto, saprātīgi pārvalda to kompāniju, tad, protams, ka tā var izvairīties, un to risku var vadīt. Un gūt labumu. Jā. Es gribu pieskarties vēl arī, tu pieminēji digitālo eiro. Es neesmu diži slēpis savu attieksmi pret šo Eiropas centrālās bankas projektu, un es to kaut kad sociālajos tīklos smējos, ka droši vien nekas man attieksmi neraksturot tik izcili, kā pie mums atbrauc ciemos
itālis un ziņo par to un stāsta 1. aprīlī. Bet labi. Nu, man tas sākotnēji izskatījās, nu jau, cik ir 10 gadu projektam? 15. gadā kaut kādā sākās. Nu, apmēram, jā. Nu, sākumā tas man izskatījās pēc tā, ka skolotājs mēģina izlikties par to, ka viņš ir tikpat hips un foršs un jauns un moderns kā tie skolēni viņa klasē. Labi, tagad mēs esam nedaudz aizgājuši līdz tam, ka mums ir parādījies tas variants, ka mums var tas būt ar kā alternatīva amerikāņu sistēmām Visa un Mastercard, kas man priecē nedaudz uzlabo manu viedokli par to. Bet nu, vai tas nav nedaudz tā, ka pats par sevi kaut ko pasakoši, ja vajadzēja, 10 gadus un šādi ģeopolitisks atricinājumus, lai, ja godīgi, būtu cilvēki, kur ieraudzītu kaut kādu jēgu no tā, pie kā ECB 10 gadus strādājusi? Tas ir saistīts ar to, ka tiešām mēs jau arī par kripto un par visām šīm tehnoloģijām zinām vairāk kā 10 gadus. Un tas notiek tā viļņveidīgi. Ir kaut kāds uzplūds, viss tā kā sarosās un pat būs, un tad atkal ir tāda atplūdums un kaut kādi kopējie globālie apstākļi nesakrīt. Ja? Bet šobrīd es teiktu, ir tas momentums, ka Amerika viņu iegrieza, ja, šo jomu. Jā, bet ko jūs tur darāt? Kāpēc jūs tur esat? ECB? Jā, nē, kā? Tā ir alternatīva. Ja? Tā ir alternatīva mūsu stabilai eiro banknotei digitālā formā. Ja? Un kas vēl ir ļoti svarīgi, ka tā ir daļa no tiem sliežu ceļiem. Jo, ja nebūs kādi šie lielie, būtiskie sliežu ceļi, tad tie mazie lauku ceļi nedabūs to lielo wow efektu Eiropā kopumā. Jo tagad jau, ko mēs redzam, ka šis te digitālā eiro projekts iet uz priekšu, un jau šī gada rudenī sāksies testēšana tam saucamajam wholesale CBDC, kas ir tā kā, uz uzņēmumiem vairāk. Ja? Un ja mēs runājam par to, kas, piemēram, mums būtu interesanti, tad galu beigās tas iznākums būtu tas, ka arī tā infrastruktūra Latvijā vilktos līdzi. Ja? Mums būtu tie digitālie maki, mums būtu iespējas slēgt tos saucamos gudros kontraktus, ja? Kur mēs būtu spiesti ātrāk domāt par to, kā teiksim, digitalizēt un uzlikt uz to pašu blokķēžu principa mūsu reģistrus, zemes grāmata, komerces reģistrs, ja? Un mums, bet ko mēs no tā iegūstam? Tā ir milzīga efektivitāte. Tas ir, tagad mums strādā zemes grāmatā, es nezinu, es nevaru pateikt, cik daudz cilvēku, bet tas viss ir process ar sūtīšanu, reģistrēšanu, lēmumu pieņemšanu, ja? Bet smart kontrakts ir tas, ka tev principā notiek, sekundē īpašumtiesību maiņa, un viņa ir absolūti droša. Ja? Tieši tāpatās tev notiek akciju pārnese starp dažādiem akciju turētājiem te un tagad. Ja? Tā kā tas ir ātrs, efektīvs process, mēs katrs no tā varētu iegūt. Ja? Un tāda maza Latvijas ekonomika, kas ir, un arī mēs daudz runājam par birokrātijas mazināšanu, par efektīvu valsts pārvaldi. Ja? Tas būtu viens no virzieniem, ko mēs varētu izmantot. Es pieņemu, ka gan liela nauda iztērēt tajā digitālā eiro projektā līdz šim. Es arī tā pieļauju, bet es neminēšu, bet nezinu precīzi tās summas. Vai tas ir kaut kas, jo es esmu dzirdējis ar šo argumentu, vai tas ir kaut kas, kas īstenībā varbūt pat šķiet tāds tūlītē interesantāks vakar Eiropas daļā, kur varbūt tās finanšu sistēmas ir, tādas, kā liels konstruktīvs kuģis vairāk iesīkstējušās, un kur varbūt par tādiem ašiem un ņiprākiem risinājumiem tā ikdienā nedomā, kā mums, piemēram, zibmaksājumi mums pārējais, vai viņiem īstenībā pat varbūt vairāk ir tā. Ka... Tur pilnīgi tev piekrītu, jā, jo mēs esam pieraduši, un mums jau tas ir pilnīgi tāds neatņemama dzīves sastāvdaļa, te un tur, ja, naudu aizskaitīs zibmaksājumus, tu saņem tajā pašā sekundē, ja. Tieši tā, nav visā Eiropā tik ļoti attīstīta digitālā šī infrastruktūra, un arī mēs toreiz, kā Latvijas Banka, bijām pirmrindnieki, kas izveidoja šo ZIB servisu. Ja? Un man liekas, ka tā ir tā mazās valsts priekšrocība ātri paķert kaut kādu inovāciju un aiznest un realizēt un dabūt to ieguvumu ātrāk nekā vispārējie. Un tas ir arī ar šo, ar digitālo eiro, ar blokķēdi, ar kripto, tas ir tieši tas pats. Jā, aiziem varbūt līdz tam monīvalam. Februārī mums bija tas paziņojums, kas
Es pats atceros to mirkli, un bija gana daudz viskaut kā cita, kas arī notika paralēli, un varbūt tas tādu dižu uzmanību neizpelnījās, jo, ja godīgi, mēs tur visi bijām jā, to procesu izdzīvojuši un visu pārējo, bet, kā tu atskaties vispār uz to procesu, ko mēs saucām par kapitālo remontu, ņemot vērā, ka, visticamāk, tu un Ilza Notiņa bija tie divi cilvēki, kuri daudziem bija vispār tā procesa sejas. Tu kā sākumā Finanšu kapitāla tirgus komisijā un viņa kā finanšu izlūkošanas dienestā, kas tur pārveidojas no vecā tā sauktā burkāna kantora. Jā, es neslēpšu, tas man ir ļoti personisks tāds pārdzīvojums bijis visu šo 6 gadu laikā, jo principā, es atnācu vadīt Finanšu kapitāla tirgus komisiju ar vienu visaugstāko mērķi sakārtot šo jomu Latvijā. Un jau tad, kad bija tas pirmais vilnis, kad mēs tikām pāri tam neiekļūšanai pelēkajā sarakstā, un mēs jutām, ka jau tad tas novērtējums bija labs, mēs uzlikām to latiņu, ka mēs esam laba ceļa sākumā. Jā, bet tad, kad manī vēl izziņoja, ka ir iespējams tas pārvērtējums, un mēs varam to izdarīt, jo sanāca tā, ka visos starptautiskos dokumentos, kur Latvija tika raksturota un parādījās, kur meklēja par Latviju ziņas, stāvēja joprojām tas vecais 18. gada novērtējums. Un mums bija ļoti, ļoti svarīgi, ka tas tiek izdzēsts un ir kaut kas jauns, ko ielikt vietā. Un visi tā kā varbūt arī smīkņāja, kam tas vispār rūp un ir valstis, kam tas vispār ir bijis mazsvarīgi. Bet šodien, kad mums ir tas gala rezultāts, ka mums ir nopublicēts jaunais Moneyval ziņojums, un kad man nāk jaunie tirgus spēlētāji, nozīmīgas kompānijas, un saka, ka viņi ir šeit, tāpēc, ka viņi izlasīja to ziņojumu, un viņi šobrīd skatās uz Latviju citādi. Kuras ir tās kompānijas? Gan lielās starptautiskās bankas, kas bija aizslēguši Latviju kā jurisdikciju priekš arī tiem pašiem dolāru maksājumiem. Viņas ir atpakaļ pagājuši nedēļu. Investīciju bankas abas, tu domā, Eiropas Nē. Tās ir lielās bankas, globālie tirgus spēlētāji, kas nodrošina arī starptautiskos dažādus maksājumus, kuras pārsvarā ir Latvijā bijušas un tagad arī būs tās bankas, kas nodrošina korespondentu banku pakalpojumus. Tā kā tās, kas rūtē tiem, kas nezina, kas ir korespondentu banku pakalpojumi. Tās ir bankas, piemēram, ja šobrīd kādā no Latvijas bankām grib veikt dolāru maksājumu uz vienalga, kaut kur, jebkur. Ja? Mums ir vajadzīgs starpnieks, kas nodrošina, ka tas dolārs caur kādu banku Amerikā vai Eiropā, kurai ir šīs te dolāra korespondentu attiecības, to naudu aizvirst tālāk. Ja? Un tas priekš tā dolāra, kas joprojām pasaulē ir viena no top valūtām, Latvijai bija, Skandināvu bankas to varēja darīt, tāpēc, ka bija mammas, lielās bankas to panāca ar ļoti smagu darbu, bet, virkni Latvijas banku joprojām nebija, iespējas šo pakalpojumu piedāvāt. Tā bija tāda mazliet mūsu finanšu sistēmas atslēgšana no kopējās, piemēram, arī tās pašas dolāra naudas plūsmas, Un ne tikai uz mums skatījās, piemēram, arī kā uz tādiem, tiešām trešās pasaules valstu pilsoņiem, kur ir liels risks, kur ar šo valsti neviens negribēja īsti sadarboties, bet šobrīd tiešām tā situācija ir mainījusies. Nē, tad droši vien tas interesantākais un lietu kontekstilizējušais elements tas, ka tad, kad mums bija, tur droši vien tā nevar teikt, es drīkstu teikt, ka skalošanas epicentrs un augstākais punkts, kas mums bija, ka no kaut kāds 1-2% no visiem pasaules dolāriem izgāja caur Latviju. Tas taču ir vaiprātīgi. Bet kas būtu, ja mēs būtu tajā pelēkajā sarakstā beigās attapušies, jo nevajag jau noliekt un neizliksimies, ka mēs neredzam ar to otru pusi. Tas bija ļoti rūgtas zāles un jebkurš, kurš saskārās banku pakalpojumiem, gan jau ļoti labi saprot, ka gana daudz neērtību un nejēdzību nāca komplektā tam. Atkal mēs nākam pie tā, ka ir šausmīgi grūti, teiksim, kaut kādā sociālā zinātnē mēģināt un aplēst kaut kādas sekas. Ja?
Mēs tagad varam redzēt pozitīvos efektus. Ir grūti iedomāties, kāds būtu tas ceļš uz priekšu, ja mēs būtu tur, kur mēs bijām 17, 18. gadā. Ja? Visticamāk, un šodien mēs vispār nerunātu ne par kaut kādu tur kriptovalūtu attīstību. Neviens vispār šajien par tādām lietām pat nespētu domāt, ka tas ir iespējams. Jo šobrīd mēs redzam, ka mēs esam... biznesa tajā 17. 18. gadā ar visām tām interesantajām lietām, kas tur notiek, viņi varbūt tikurāt skatās, mums šitiem čaļiem ir diezgan vienalga pa visu kaut ko, varbūt pie viņiem jāiet. No viņu puses jā, bet starptautiskā sabiedrība mūs, izslēgtu vispār gaismu šeit un likt iet mājās. Vai finanšu tirgus kapitālajiem remontam bija vajadzīgs kapitālais remonts pēc tam, tajā visā 6 gadu posmā? Vismā ilgākā posmā. Kosmētiskais remonts bija vajadzīgs, jā, un mēs jau redzējām, ka nācās pārstrādāt, nācās tiešām pielabot lietas, jā, bet atkal, man patīk skatīties optimistiski uz lietām. Mēs to izdarījām pirmie Eiropā, praktiski pirmie. Tagad, ko mēs redzam, tu zini, ka ir AMLA, kas ir lielais Eiropas uzraugs, jā. Un kas notiek šobrīd? Eiropa un ir virkne valsts, ja tagad jūs parunātu arī ar kompānijām, kas strādā dažādās citās valstīs. Ja? Un mēs redzam, ka tagad tie standarti tiek uzlikti Eiropai vienādi. Un tie ir tie standarti, kas mums jau vairākus gadus ir šeit. Mums nekas šeit nav vairs jāpārbūvē. Mums nekāda revolūcija vairs šeit nebūs jātaisa. Bet tici man, būs valstis, būs institūcijas, kam būs būtiski atkal jāiet cauri, cerams, netik rūgtām pieredzēm, bet tomēr pieredzēm un jāpilnveido tās savas sistēmas. Alternatīvs arguments šajā situācijā būtu, ka tām citām valstīm, kurām nebija konkrēto regulatīvo risinājumu, virsū ir bijuši vēl daži gadi, kurus diezgan forši ātri attīstīties, iepratim tam, kas bija mums. Tas piemērs, protams, ir Lietuva ar savu fintech sektoru, kamēr mēs dzēsām ugunsgrēku mājās, viņi varēja diezgan bet atkal, paskaties, kas notiek Lietuvā. Ja? Pēc lielā buma ar fintechiem iestājās ļoti liels atsalums, ja? un atzišana. Viņiem tur viegli negāja. Tieši tā, ja? un šodien pat arī Lietuvas kolēģi no skatuves konferencē ļoti, ļoti skarbi par to izteicās. Ja? Tā kā, man liekas, ka svarīgākais, kas mums ir visiem kopā jāpanāk, izvairīties no tiem lielajiem amerikāņu kalniņiem. Būms milzīgs kaut kamī, un tad atkal ir kritiens. Atkal kaut kāds būms kaut kamī, un atkal ir kritiens. Ja? Mums ir jāmāk tā līganāk braukt cauri dažādiem attīstības posmiem. Jā, ņemt labāko, kas ir, attīstīt, bet nepārgāzēt. Vai mēs esam tikuši pāri tam dažu gadu posmam, par kuru mēs visi atceramies, ka tur tur uzņēmumi, kurus sūdz par to, ka kontus nevar atvērt, un pilsoņi parastie sūdz, un atskaitas atskaišu galā, un vispārējais, vai tev šķiet, ka tagad tas ir beidzies? Tas ir beidzies, kā sistēmiska problēma tā nav. Pilnīgi droši. Ir atsevišķi gadījumi, kurus mēs joprojām šķetinam, un tāpēc arī šogad es īpaši vērsu visu banķieru uzmanību tieši uz klientu apkalpošanas kultūras un tādu apkalpošanas standarta pārskatīšanu un ja nav, tad ieviešanu, jo to, ko mēs redzam no šiem atsevišķiem gadījumiem, kas arī nonāk uz mana galda, problēma ir komunikācijā. Cilvēks klienta apkalpošanas pusē, bankā, ne ar to kāju izkāpis no gultas. Varbūt tās ne tā kaut ko sapratis no tā priekšraksta, kas viņam ir iedots. Ja? Un ne tā atbildējis. Klients vienkārši nav sapratis, ko viņam prasa. Ja? Tā ir elementāra komunikācija. Nepareiza, neveiksmīga komunikācija. Jo beigās, tad, kad mēs sasaucam abas puses pie galda, tajā mediācijas procesā un izšķetinam to pa detaļām, izjaucam to problēmiņu, ja,
nav jau tur vairs nekāda problēma. Tur vienkārši viens kaut ko nesaprata, otrs ne tā pateica, un beigās ir liels skandāls, ja, pa visiem mēdījiem tai skaitā. Ja. Vai tu domā to gadījumu ar ASV vēstnieku un viņa kontu? Nē, es to nekomentēšu, bet turpat nebija tik tālu tas viss aizgājis. Bet ir arī atsevišķi citi gadījumi, kas ik pa laikam uzpeld, bet es saku, tās ir tādas mazas dzirkstelīte kaut kur parādās. Bet cilvēki ir pie jums un sūdzas, jo, kaut kā sociālajos tīklos paraugoties, es ik pa laikam redzu kaut kādas uzplaiksnības ar kaut kādām problēmām, tās aiziet līdz jums, jūs proaktīvi skatāties. Jā, mēs mēģinām paši nokļūt līdz tam cilvēkam, jo ja mēs ieraugam sociālās mēdījos kaut kur sāk virpināt, mēs mēģinām aizrakties, kā saka, Latvijā jau tādā ziņā labi, ja pāris telefonu zvani un tu tiec pie tās problēmas klāt un pasaucam to cilvēku, bet kaut kā inerties. Es arī varbūt saprotu, ka negribu baigi sūdzēties, tā kā bail mazliet, ja? Bet mēs tiešām iedrošinam, atnākat izstāstīt, jo mēs nevaram palīdzēt atrisināt kaut ko, ja mēs nezinām, kas mums jāatrisina. Ja? Bet ir tiešām arī pāris lietas, kas atnāk, un tas ir labi. Bet no klienta perspektīvas raugoties, un es šo redzu reizi pēc reizes īstenībā, kad ir kaut kāda šāda tipa diskusijas sarunas visu pārējo. Es redzu no nozares, ka tie neesam mēs, tas ir regulējums, un es redzu no regulētājiem, jums, ka tie neesam mēs, tā ir nozare. Jopcikā jūs varbūt varat izrunāt šīs lietas, lai man kā klientam nav no tā jācieš. Es teiktu, tā ir problēma bijusi, un ir arī, kā saka, tā vietā, lai risinātu baņķieru problēmas, pastāst, tur regulātors. Tā ir tipiskākā atbilde citreiz klientam. Mēs mums tur uzraugs vai regulātors šito prasa. Ja? Ir viņi dabūjuši pa biksēm par šitiem visiem gājieniem. Ja? Es vēlreiz šeit varu ar lielu pārliecību teikt. Regulējumā nav problēmas vispār. Nekur mēs nevienam neko specifisku neprasam. Regulējums nekad nenosaka tieši, ko tev vajag no klienta prasīt. Ir jāspēj vienkārši saprātīgi pašam izveidot to savu priekšrakstu, iedot tam darbiniekam un pateikt, ieslēdz galvu, ieslēdz smadzenes un mēģini pats saprast, ko tu pa to klientu gribi zināt, kas tev nav skaidrs. Ja? Jo, ja tu mums nevajag arī, lai būtu, simtiem papīru aizpildīt, ja tu nevari 3 teikumos izstāstīt, ko tu dari Kazahstānā, kas tas pa klientu, ko viņš ražo un ko tu tur eksportē, tad man nevajag tos entos līgumus, kas tur kaudzē tiek krauti, ja tu man nevari pāris teikumos izstāstīt. Un to mēs arī stāstam baņķieriem, un arvien vairāk es redzu, ka tas jau tā kā ieietās un sāk dzīvot. Ja? Un ir baigi svarīgi, ka mēs arī nebaidamies paši no tās savas sēnas, un ir jau tās pozitīvās pieredzes, jo, protams, arī baņķieri sākumā teica, mums bija bail, kad uzraugs vai regulātors atnāks pārbaudē, mūs sodīs, ja? Bet, man liekas, ka labā lieta ir arī tā, ka mēs tiešām esam bijuši tajās pārbaudēs jau ento reizi pēc kārtas, jau arī pēc tā paša 17. 18. gada, un nav taču vispār dzirdēts pēdējā laikā par sodiem, kas ir uzlikti par šiem pārkāpumiem bankām. Tas nozīmē, ka tiešām sistēma ir sakārtota, sistēma strādā, vienmēr jau var kaut ko darīt labāk, efektīvāk, tur mēs arī savstarpēji vienojamies, kas vēl ir tās jomas. Un kas bija īpaši interesanti, ka pagājušo gadu mēs gājām pārbaudē un skatījāmies, vai bankas neprasa vairāk nekā ir nepieciešams. Un tad arī mēs izveidojam tādu, pa horizontāli apgājām apli un iedevām tos piemērus, precīzi pastāstījām, kādus secinājumus mēs guvām un kuras ir tās jomas, kur nevajag tā darīt. Ja? Es ticu, ka mēs to apli esam izgājuši un tā situācija, es saku, man liekas, ka visi saprot, ja kaut kas joprojām gadās šķērsām, tad tas ir tāds cilvēcisks kļūdas efekts. Man šķiet, pirms 2 nedēļām Sebbankas valdes loceklis Kārlis Danevičs nopubliskoja tādu viedokļu rakstu saistībā ar to
nosacīto Moneyval stāstu noslēgumu. Man ir kā norezonēja tā viņa viena atklāsme, kur viņš pieminēja tā kā sabotieri sevi. Bet viņš to neatiecināja, viņš to neteica gluži, tas ir tā kā regulators, vai tas ir tā kā politiķi, vai tas ir tā kā viņš par visiem. Nu, gan bankā, gan saimā, gan komerciālajās kredīti iestādēs. Mums ir joprojām tas sabotieris sevī? Nu, man patika īstenībā tas Kārļa raksts, un es arī augstu vērtēju viņa redzējumu, un es domāju, ka jā, ka kaut kur jāatzīst, ka esam mēs varbūt tajā DNS-ā, mums tas kaut kur ir. Nu, noslēdzot to kapitālā remonta grēksūdzi, bet jūs šonedēļ arī bijāt saimā kopā ar Mārtiņu, un es nezinu, vai tu biji citu vai ne, es viņu klausījos tikai, bet atskaitīties par ko vispār darāt, ko nedarāt, kas pa plānā šajā gadā. Tajā tavā pāraudzības jomā, kas ir tā vecā Finanšu kapitāla tirgus komisijas pāraudzības jomā, par visām kredītu pieejamību, ko mēs esam dzirdējuši ar gadiem, bet tagad mēs redzam vismaz, uzlabojumu kaut kā pavasara pazīmes, kā es mēdzu teikt, ir. Kas ir tas, kas pie kā pat labāk strādā? Jā, tā finanšu pakalpojumu pieejamība, kvalitāte ir viena no top prioritātēm. Paskatāmies līdzi, pirmkārt, kā tu zini, tad no 1. janvāra arī tā reģiona klātbūtne ir. Paskatīsimies, pavērtēsim, kādi rezultāti tur ir. Paliekot pie tā, ir kaut kādas atsauksmes ir ienākušās jau no klientiem pašiem patērētājiem, vai vēl nav? Vēl vai grūti pateikt. Jā, mēs redzējām, ka sākumā bija tāds tā kā pieplūdums, kas ir loģiski, ka tev ir jauns pēkšņi, jauna vieta un banka tur ir. Redzam, ka tā kā noplaka diezgan ātri. Tā aktivitāte, tāpēc arī mēs ar pašvaldībām runājam, ka no viņiem puses arī vajadzētu vairāk ar tādu atbalstu un iedrošinājumu arī tiem pašiem mazajiem biznesam izmantot to iespēju vērsties, nezinu, kaut kādas idejas apspriest, konsultēties un tā tālāk. Tā kā, skatīsim, mums ir pāris tagad gads, 2, lai tas iestrādājas un tad kaut kādu nopietnu vērtējumu veiksim, jā. Bet runājot par tām prioritātēm. Vēl jā, kas ir? Jā, noteikti viena ļoti liela prioritāte ir ar pensiju jomu saistīta. Protams, tagad arī saimā ir aktualizējušies jautājumi. Katru nedēļu? Jā, politiskā populisma mazliet gaisotnē, bet skaidrs, ka es uzskatu par savu svētu mērķi nosargāt to, ka cilvēki Latvijas aizejot pensijā nemirst bada nāvē, un ja mēs saprātīgi neveidosim šo līmeņu sistēmu vai nesaglabāsim vai vēl kā citādi, tad mums ir milzīgi riski, ka mēs pie tā nonāksim. Jo, diemžēl, šobrīd, un to mēs novērojām Lietuvā, Igaunijā, kad uz tāda populisma viļņa, kad atdosim tautai naudu, ja, tā nauda absolūti tiek ieguldīta neracionāli, tā tiek iztērēta, kas, protams, atkal ir sekas ar inflācijas pieaugumu tā tālāk. Bet mums ir jāveido, mums ir daudz jāstrādā ar to finanšu pratības jomu, kas ieguldījumu un ilgtermiņa ieguldījumu, pensiju uzkrājumi ir daļa no tā. Ja? Tā kā, bet tur ir arī daudz jomas, ko mēs virzam uz priekšu, dažādus uzlabojumus. Ja? Pagājušo gadu mēs rosinājām komisiju maksu samazinājumu, griestus limitējām, ja? Kas jau uzreiz ir to ienesīgumu uzlaboja. Mēs skatāmies, lai pie tās ierotēšanas, ja, kad jaunietis ierotē tajā sistēmā, lai viņš šobrīd uzreiz ir augstāka riska plānos, lai viņam ir iespēja vairāk nopelnīt. Ja. Tā sistēma ik pa laikam prasās pēc uzlabojumiem, bet gribas uzbūvēt kaut ko tādu, lai... Bet ir kaut kāds vēl liels uzlabojums, un tas, ko mēs jau... Tas, ko gana daudz ir domās, klausies tā Santa Purgaila, to banku peļņu tikai mēģina aizsargāt un nedod Dievs izņemt un atdot mums pašiem lemt par to, kā mēs savu naudu tērējam. Zin kā, nedod Dievs, un atkal atnāks politiķi, ieliks, pastīsies, ka kur mums ir nauda, kur atrisināt visas pasaules problēmas, sākot no Pāļiem Daugavā, beidzot ar sliedēm, kuras vēl kur nav.
Ko tur vēl tad uzlabot vajag, lai tiešām mēs redzētu, ka... Mēs varam strādāt pie ienesīguma. Ja, kā es teicu, ka lai tā mūsu nauda, kas tur ir iezīmēta, lai tā pelna vairāk, kvalitatīvāk un atbilstoši tam dzīves ciklam, kurā mēs katrs esam. Ja. Jo jaunāks tu esi, tu vari atļauties riskēt vairāk, ieguldīt vairāk. Tā jau mēs visur varam teikt, visur kaut kur ir pēļņa, ja, bet šis valsts fondētājs pensiju schēma, mēs tiešām skatāmies, lai, un mēs līdzinām pret OECD valstīm, lai mums tiešām ir viens no zemākām komisijām. Mums nav baņķieri. Jā, ir, protams, tās banku grupas. Ja. Pirmkārt, es gribu pateikt, ka šo te pensiju otro līmeni nepārvalda bankas, bet ieguldījumi pārvalda sabiedrības. Ja. Daļa no tām ir banku grupās, jā, bet daļa arī nav. Ja. Un jāsaka, un arī tas apjoms ir nozīmīgs. Ja? Jo lielāks tu esi, jo, protams, arī izdevīgāk tev ir to naudu pārvaldīt. Tāpēc mēs arī redzam, ka ik pa laikam notiek kaut kāda konsolidācija, kaut kāda plāna tiek apvienot. Ja? Un tas palīdz viņiem tiem plāniem kļūt ienesīgākiem. Vai tas, ka kaut kas starp 10 un 15% tikai no tās naudas tiek investēta Latvijā, vai tā ir problēma tev prāt? Tā ir problēma, jā. Kāpēc? Tāpēc, ka mums nav kur īsti investēt. Mums nav piedāvājuma puses. Tu man tikko paskaidro iemeslu, nevis vai tā ir problēma, ka vispār nav? Nē, problēma ir tā, un kāpēc arī viens mans lielais karoks, ko es jau nesu vairākus gadus, ka mums ir jāattīsta vietējais kapitāla tirgus. Piedod, bet čābīgi nesast. Diemžēl, jā, atzīstu, nesam mēs sasnieguši kaut arī paši ministri un politiķi nāk ar visādiem solījumiem, ka tas ir svarīgi, bet es nekāpšu no šī, jo es uzskatu joprojām, ka bez labi funkcionējoša kapitāla tirgus normāla ekonomika nevar attīstīties. Finansējums nav diversitāti pieejams, un tā ir, ja mēs paskatāmies globāli, tas ir būtisks priekšnosacījums, lai mēs kā valsts kļūtu par turīgu, attīstītu ekonomiku, tas ir ļoti svarīgi. Un arī šajā pašā pensiju kontekstā, pensiju plāniem, ja būtu tas piedāvājums tajā pašā biržā, kur investēt, investētu jau. Ja? Šobrīd tiek meklēti visādi varianti un vēl nezinu kas, jo pensijām jau arī ir tomēr kaut kāds regulējums. Mēs gribam, otrs puses arī bišķiņ pasargāt, ja to pensionāru. Nevajag, ka visi katrā un ikvienā, ja kripto visu. Tieši tā, ja. Tāpēc es teiktu, ka tas ir priekšnosacījums. Tas kapitāla tirgus ir ļoti būtisks priekšnosacījums tieši, lai šī nauda paliktu Latvijā. Kā mums attīstās kreditēšana, kāda ir tā situācija šajā brīdī? Vakar, kurāt runāju arī ar Katrīnu Zariņu no Tirzniecības rūpniecības kameras. Jā, atzīst, ka kaut kur kaut kas ir, bet nav tā, ka viņi sistu plaukstus joprojām. Un joprojām visi tie stāsti par to, kāda ir ķīlas apmēra, ko prasa un vispārējais. Tas joprojām tur ir, kas tiešām, un ko viņi teica, ļoti daudz vienkārši finansēs no pašu kapitāla. Ja vienkārši ar vārdiem sakot, krāja naudu līdz var, kas, protams, ir no tādas ekonomiskas attīstības cikla, arī diezgan tāds pat izlas variants. Tas arī tikai liecina par finanšu pratības nepietiekamību arī uzņēmēju pusē, jo dārgākas naudas par pašu kapitālu nav. Vienalga, cik liela likme tev būtu un cik tev ķīlu prasa, tas vienalga ir izdevīgāk nekā krāt naudu savā kapitālā, bet ar kopumā ar kreditēšanu iet labi. Un es teiktu, ka tas ir arī loģisks process. Likmes Eiribors nogāja uz leju, uzreiz pilnīgi pavasaris iestājās, ka sniegs izkusa, visi atliktie projekti redzējām, ka sāk īstenoties, un labā ziņa ir tāda, ka nav kaut kāds viens segments, viena nozare, redzam, kas ir īpaši labi, vēl joprojām arī šajā gadā. 13% uzņēmumu pusē, un īpaši tieši, ja mēs skatāmies arī ilgtermiņa ieguldījumu, ilgtermiņa kredīti, ja tie nav kaut kādi īstermiņa overdraftiņi vai vēl kaut kas, ilgtermiņa kredīti aug uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka uzņēmumi investē. Protams, man ir bažas šobrīd, ka par to, kas notiek šobrīd Irānā, tuvojas austrumos, joprojām ļoti liela nenoteiktība, kas ir ar Ameriku, kā vispār šī ģeopolitika
ietekmēs, ja, un kādas būs tās sekas. Bet jāsaka tā, ka pagaidām mēs to vēl neredzam. Ja, pirmie 2 mēneši ļoti aktīvi bijuši, un tā izaugsme turpinās. 10% pieaugums hipotekārā kreditēšanā, 13% uzņēmumos. Tie ir labi attīstības rādītāji. Vēl noslēdzot, un bišķiņ pamētājoties apkārt, aiziet atpakaļ pie tā kapitāla un finanšu tirgus. Ir kaut kas, ko tu vēl redzēji, kas jums ir, varbūt, nezinu, kaut kādās izstrādēs. Acīm redzot skaidrs, ka tās uz liela uzņēmuma uz biržu neies. Šajā politiskajā ciklā, visticamāk. Tur mēs gaidām, kas ir pēc nākamajām vēlēšanām. Ir kaut kas, pie kā jūs vēl strādājat šajā vīzē, lai kaut ko iekustinātu? Tieši kapitāla tirgu, ja? Jā. Īstenībā labāka situācija ir ar pašvaldībām. Tieši ar Rīgas pašvaldību šobrīd ir īstenībā jau arī publiski izskanēja, ka Rīgas nampārvaldnieks gatavojas uz biržu. Tā ir laba ziņa. Un jāsaka, nav arī viss tik ļoti slikti ar to kapitāla tirgu, tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies uz obligācijām, obligācijas mums ir ļoti labi attīstījušās. Mums ir ļoti liela problēma ar equity, ar akciju tirgu, ja? Bet obligācija kā alternatīva banku kredītam ir parādījusies ļoti spēcīgi. Un tas arī ir pateicoties tam, ka tā sniega bumbiņa sāka velties. Bet obligācijas ir dārgas ierasti. Kā to ņem? Kam dārgas, kam nav. Ja? Otrkārt, obligācijas pārsvarā tas ir lielā mērā bez nodrošinājuma produkts. Yeah. Ja? Tā kā vajag tur viss ir jāsaliek tajos svaru kausos. Tā kā nemaz tik dārgi tas arī nav. Nē, un man jau šķiet, ka tur tas svarīgais elements, kad mēs runājam par kapitāla tirgu attīstību kā tādu, ir dabi tur. Atkal mēs šeit dažkārt mums ir tā slimība, ka mēģināt risināt nesaistītas problēmas ar kaut kādiem paralēliem instrumentiem, ka mēs to labāk pārvaldīsim uzņēmumus, tāpēc, ka būs kapitāli. Tas, jā, bet tā varētu būt, bet tas nav tas, kam tas domāts. Jā. Bet tas, ka tas pats tik daudz piesauktā konkurence banku nozarē, tas jau ir opcija, kas tieši tur arī ir kā iespējams konkurences finansējumu piesaistē banku nozarē ar ideju, ka tu dalies nākotnes peļņā. Nevis tā. Bet, labi, tev ir... Es pieņemu, ka es pareizi nolasīju idejas, jums tās sarunas laika turpinās, bet par to, ka nebūs šajā politiskajā ciklā nekādas virzības ar valsts uzņēmumiem uz biržu. Ņemot vērā, ka vēlēšanas ir jau rudenī. Tur ir paspēt, droši vien nevar. Tur droši vien neko nepaspēs. Klausies, pēdējais, ko es vēl gribēju tev apjautāties. Labi, tagad, protams, ir gana daudz Latvijas kredītņēmēju un kaut vai tas, ka monetārā politika gluži nav zem tevis, tā teikt, tajā Latvijas bankas struktūrā, bet tomēr. Es pieņemu, ka gana daudz no viņiem tā kā aizturējuši elpu gaida, kā un vai Eiropas centrālā banka varētu darīt, kā tu kopsavalc to dramatisko nenoteiktību pasaulē šobrīd un ar to, ko potenciāli var vai nevar gaidīt Latvijas kredītņēmēji? Jā, protams, tā ir milzīga nenoteiktība, bet tu jau sāki ar tiem inflācijas rādītājiem, ja? Un kā mēs zinām, tad monetārā politika seko inflācijai, ja? Monitorē inflācijas rādītājus, un, protams, tās nav labas zīmes. Inflācijas pieaugums īpaši lielajās Eiropas valstīs, kas vidējo šo te Eiropas inflāciju var vilkt uz augšu, tās nav labas zīmes. Ja visur Eiropā būtu mierīgi un mums, piemēram, būtu tikai, tad kopējā monetārā politika iespējams nereaģētu tik ļoti, jo tiešām Eiropas centrālā banka skatās vidējo Eiropas inflāciju un mēģina ar šiem te instrumentiem likmi celšanu, kas ir pamata instruments, tātad slāpēt šo inflāciju. Mēs redzam, ka finanšu tirgi jau sāk cenot to, ka potenciāli varētu likmes celties. Bet tieši tāda, kā saka, skatīsim, monitorēsim no sēdes uz sēdi, bet nav rožainas prognozes. Tā es to varu atzīt, jā. Bet, monetārā politikā instruments nedaudz varbūt tā, ka tīri tāda ekonomikas teorijas diskusija nedaudz noslēdzot šo visu ar
monetārā politika tomēr strādā pieprasījuma pusē. Mums ir problēma, ļoti liela problēma ir piedāvājuma pusē. Vai nav tā, ka monetārā politika šajā brīdī var uztaisīt, nezinu, vēl lielāks auzes? Jā, par to ir bijuši vairākas diskusijas un arī ekonomistos. Diemžēl, jā, un tas ir arī tas, ko mēs diskutējām Saeimā otrdien, ka ja nacionāli mēs varam panākt to, ka redzot, ka jau tagad mēs redzam, kas notiek ar piemēram, to pašu degvielas cenu. Protams, kad valdība cenšas ar kaut kādu instrumentāriju mazināt to efektu uz inflāciju. Ja akcijas tiek mazināta, bet kas ir pats svarīgākais, lai tajā pieprasījuma pusē un arī kopumā ekonomikā uzņēmumi jau tas, kas notika īstenībā pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, kad reāli aizgāja, arī cēlās enerģijas cenas, bet kas notika, tas pārvēliens uz visu pārējām nozarēm piemēram, notika absolūti nekontrolēti. Ja? Un tas, ko tagad ekonomisti saka, ka mums ir jāmēģina kaut kā sabremzēt tā uzņēmumu vēlme, iecenot jau to visu gaidāmo inflāciju jau šodienas cenā. Un to ekonomisti sauc par to greedflation, jeb tā kā greediness no angļu vārda. Ja? Bet, un tāpēc ir jāmēģina apturēt un kā saka, pārliecināt, ja to nedarīt, bet ja tas notiks un ja tas pārvēliens notiks, tad diemžēl nav citu instrumentu, kā tikai monetārās politikas instruments ar likmi celšanu. Nav citu instrumentu, kā dzīvot un redzēt. Kaut kā tā. Paldies, ka atnāci. Paldies tev. Jā. Saku paldies arī jums, skatītāji un klausītāji. Atgādinu, ka varat skatīties un klausīties podcastu Piķis un Ģēveles katru piekdienu portālā tv3.lv sadaļā Piķis un Ģēveles, kā arī meklē mūsu YouTube un Spotify profilos. Līdz nākamajai reizei. Priecīgs lieldienas visiem!